Par lāčiem 10. sērija. Par ko šodien? Šodien parunāsim par to, ka beidzot vairākas Eiropas Savienības valstis arī sapratuši, ka kaut kas nav lāgāli šo lāču politiku, un Slovākija, Horvātija, Čehija, Somija, Rumānija rosinās Eiropas Savienībai pārskatīt šo brūnā lāča aizsardzības statusu, lai teiksim, būtu vieglāk regulēt šo populāciju. Jo par pamatu, teiksim, te tāda statistika ir Rumānijā pēdējos 5 gados bijuši 14 letāli gadījumi un 150 smagas savainošanas gadījumi, kā arī vispār bijuši 30,000 ziņojumi par sastaptiem lāčiem, par uzbrukumiem lāčiem. 30,000, iedomājieties, kas par skaitli. Savukārt Slovākijā pēdējos 5 gados ir bijuši 4 letāli gadījumi un 64 smagi savainoti cilvēki. Slovākijā 2500 lāču, Rumānijā 11,500 un pašlaik viņi, teiksim, ir secinājuši arī zināmā mērā zinātniskām metodēm, kad ieteicamais skaits Rumānijā vispār būtu 4000 lāču, tātad 2 trešdaļas mazāk. Un Slovākijā 800, arī 2 trešdaļas mazāk nekā ir patreiz. Un tā kā kaut kāds, es teiktu, saprāts mostās beidzot. Redzēs, kā tur ies, cik liela pretestība būs, bet, protams, tur atkal viss tiek dabas tās aizsardzības organizācijas ceļ protestus, iebilst. Bet nezinu, es domāju, ka savā ziņā šos kvēlos protestētājus vajadzētu līdz sīkākām detaļām iepazīstināt šo letālo gadījumu. Varbūt domas mainītos. Kas vēl tāds? Protams, tur arī milzīgi tie saimnieciskie zaudējumi, 100 mājlopu ir aizgājuši bojā, un lauksaimniecības zaudējumi un tā tālāk. Tur vairāk miljonu kompensācijās. Tādā garā. Jā, vēl par tādu lietu bija šis aprakstīts arī medību portālā par Itālijas gadījumu 3 gadus atpakaļ, kur tika saplosīts skrējējs rīta krosiņa laikā. Jā, cik es saprotu, apvidus līdzīgs kā Siguldā varētu būt. Tā kā tāda lietas, kāpēc es to pieminu. Arī stirnubuka sakarā, tā kā es pats kādreiz esmu bijis kaislīgs stirnubuka skrējējs, tikai no pēdējos gados bijis tam laika. Tāpēc, jā, šīs sacensības un arī treniņi, protams, es teiktu diezgan bīstami, jo labi sacensību laikā tur, teiksim, uz piecītes tur šī cilvēku masa ir diezgan kompakta un jā, droši vien, ka lācis aizbiedēs, bet tālāk, kur šīs distances jau izstiepjas, kur 10 un vairāk kilometru tiek skriets, domāju, ka, kā saka, diezgan salds mērķis varētu būt, jo arī pirmkārt cilvēks skrienošs, tas ir diezgan klusu, nav dipu dapu, jā, tur skaļi. Un arī ir daudz mīti par šīm lāča maņām. Lācis cilvēks savož no 400-500 metru attāluma. Tas, protams, nenozīmē, ka viņš metīsies virsū, bet jau cilvēks kaut ko garšīgi ēd uz brokastīs un uz drēbēm paliks uz smarža, tas gan varētu viņu varbūt sakārdināt, bet tā tiešām ir, tā raksta. Un tāpēc arī, kur, teiksim, mežā nakšņot, tur viss ēdiens kaut kur, ja mežā kāds grib nakšņot, viss ēdiens kaut kur jāliek tālu no nometnes, certificētos konteineros, lai tikai mazākā smaržīņa neaizplūst, jo lāčiem tiešām oža ir ļoti laba, 7000 reižu labāk nekā cilvēkam, un arī kādas 7 reizes pār medību suņiem labāk.
Tāpat mīts par lāču it ko slikto redzi. Tā nebūtu nav. Lācim redzi ir apmēram tikpat laba kā cilvēkam, un jārēķinās ar to, ka, ja jūs viņu redzat, tad arī viņš jūs ir ieraudzījis. Un, protams, tumsā redze lācim ir daudz labāk nekā cilvēkam, savādāk viņš nevarētu medīt. Vēl gribēju parunāt par šo apgalvojumu, ka lācis baidās no cilvēka. Es domāju, ka tas īsti nav precīzs un nevajadzētu arī to kultivēt, jo tikpat labi var apgalvot, ka zilonis baidās no cilvēka. Visdrīzāk ir tā, ka lācis izvairās no cilvēka, izvairās viņu sastapt, bet ka baidītos diez vai. Es, teiksim, to salīdzinātu, kā, ja cilvēks iet pa ielu un negrib satikt kādu redzēt paziņu un pāriet ielas otrā pusē vai kaut kur skatās debesīs, tas līdzīgi tā varētu būt, bet ne jā, ka viņš baidās. Bet jā, atkal redziet, visur šie pieņēmumi visdrīzāk iespējams un tādā veidā. Un arī taču video var tik daudz redzēt tos gadījumus, kur lācis tomēr neatkāpjas un nāk virsū tam cilvēkam. Pie tam interesanti ir, ka tajā brīdī viņš pat neliekās nedusmīgs nekāds. Vienkārši viņš tā kā rotaļspēc, tā kā rotaļājoties. Nāk virsū, jā, un ir video, kur mēs beigas neredzam. Tur var tikai fantazēt tālāk, kas tur notika. Ir video, kurš tomēr izdevies lāci atvairīt vai ar aerosola palīdzību, vai izmisīgi tāpat atgaiņājoties un tur darot visu, ko tur rekomendēja darīt, bet galvenais, protams, ir tas, ka to vajadzētu risināt no pareizās puses, ka viņi vispār nebūtu jāstiep. Un pie dažiem desmitiem, kā tas ilgus gadus ir bijis, neviens viņus nekad neredzētu, ne pilsētumā, nekur. Un arī tas joprojām par to apgalvojumu baidās no cilvēka. Jūs neredzētu viņu pilsētu tuvumā, pat tad, ja tā būtu. Pa lielam viņam ir vienalga, viņam vienkārši interesanti, viņš atnāk paskatīties, teiksim tā. Jā, šoreiz laikam tad tas būtu viss. Aicinu atbalstīt manu iniciatīvu par drošību mežos un lāču populācijas ierobežošanu. Tā ir publicēta portālā Mana balss LV. Un esiet droši un negriežat mežam muguru.